Labdien, cienījamie mediju pārstāvji! Ļoti bieži arī mūsu, es domāju, arī tāpat Lietuvas un Igaunijas ārlietu ministri dodas uz Vašingtonu, tāpat arī aizsardzības ministri, lai mēs arī ar šiem lēmumiem parādītu, ka mēs tiešām ļoti rūpējamies par savu drošību, un to arī Amerikas Savienotās valsts pamana. Tāpēc es domāju, mēs regulāri arī NATO dažādās tikšanās runājam par to, ka mums ir vajadzīgs gan šīs austrumu flanga aizsardzība, Baltijas jūrā mums ir izveidot vairāk, tā ir arī NATO klātbūtne, arī austrumu flangā ir šī NATO klātbūtne, vairākas reizes arī NATO lidmašīnas tika paceltas, tad, kad bija šie dronu uzlidojumi, un šobrīd arī Eiropa pati strādā pie tās saucamās dronu sienas vai dronu iespējošanas, un Latvija viena ir no līderu valstīm kopā ar Horvātiju. 100 km garā posmā, kamēr Latvijā tie ir vien daži 10 kilometru. Tai galiu patikinti, kad Lietuvoje išlieka tas pats Amerikos karių skaičius, dar 2 kadencijas ir saugumas ir bendradarbiavimas su mūsų pagrindiniais strateginiais partneriais yra užtikrintas ilgesniam periodui. Tai yra labai svarbu. Ir tai svarbu, kad dar ir ta prasme, kad Amerika supranta mūsų būtent Baltijos regionų padėtį, supranta, kokioje jautrioje esame zonoje ir tas susišnekėjimas yra pakankamai sklandus.